Runas kurs iedalās trijās grupās. Tie ir individuālie treniņi, korporatīvās grupas uzņēmumos un atvērtās grupas. Cilvēkiem no dažādām organizācijām, kas sanāk vakaros. Korporatīvās grupās mēs ar uzņēmumu pārstāvjiem vienojamies par saturu, par grafiku, par intensitāti un par sasniedzamiem mērķiem. Atvērtās grupas savukārt ir nodarbības vakaros, pēc darba, reizi nedēļā, 6 nedēļu garumā, kur mēs strādājam pie tā, lai nevis vienkārši nodot zināšanas, bet lai attīstītu prezentēšanas prasmes pavisam citā līmenī. Kursā es iemācu to, kā mērķtiecīgi formulēt saturu, es parādu veidus, kā uztrenēt izteiksmīgi runāt, kā strādāt ar savu ķermeni, tātad stāja un visa neverbālā komunikācija kā tāda, un kā radīt ietekmīgus slaidus, tātad datorprezentācijas. Uz katru reizi, kad cilvēki nāk uz nodarbību, viņiem ir uzdots mājasdarbs. Tos mājasdarbus dalībnieki prezentē, mēs tos analizējam, es dodu profesionālu atgriezenisko saiti, tā skaitā ar video materiālu palīdzību. Lai cilvēki ieraugtu sev no malas, lai saprotu savas stiprās puses un lai saprotu tās lietas, pie kā vēl jāstrādā. Veiksmīga publiska runa ir tāda, kurā runātājs nodemonstrē to, kam viņš tic, un liek savai auditorijai noticēt tam pašam. Vai tā būtu ideja, vai produkts, vai koncepcija, bet viņš iedod to ar tādu spēku, ka klausītājiem vienkārši nav variantu, viņš to paņem. Un tā ir tā savā ziņā manipulācija ar klausītāju. Bet to nevar izdarīt, ja runai nav mērķa. Tad veiksmīgai runai vienmēr būs mērķis. Bieži vien cilvēki man jautā, vai par labu oratoru var kļūt tik viens. Un es vienmēr saku jā. Protams, tajā ir jāiegulda darbs. Ar ko vajadzētu sākt? Tā ir noteikti runas melodija. Tad tas, cik izteiksmīgi mēs runājam, tam ir ļoti, ļoti liela nozīme. Nākamais ir ārējais veidols – stāja, atbilstošs apģērbs un ķermeņa valoda. Ķermeņa valodu cilvēki nevada ar prātu. Ķermeni vada emocijas. Līdz ar to ir svarīgi kontrolēt savas emocijas, domāt pozitīvi, būt pārliecinātam par to, ko tu runā. Un acu kontakts. Tā ir pati galvenā lieta. Ja mēs ņemam ķermenisko neverbālo, tad acu kontakts. Iedomājieties puisi, kas lūdz meitenes roku un neskatās tajā brīdī viņai acīs. Un tieši kāda būs viņas reakcija? Cilvēki, klausītāji, lasa neverbālo komunikāciju, lasa ķermeņa valodu pārsvarā neapzināti. Savukārt tā ietekmē tos visvairāk. Tāpēc par to ir jādomā. Labas prezentēšanas prasmes, oratora prasmes vienmēr būs pieprasītas. Jo ir skaidrs, ka bieži vien mums nākās iet auditorijas priekšā, lielākas vai mazākas auditorijas priekšā un pārliecināt par kompāniju, par produktu, par ideju, par projektu, vienalga par ko. Un ir cilvēki, kas ir gana drosmīgi un spēj pārkāpt sev un teikt, man vajag mācīties. Viņi nāk pie manis vai pie citiem cilvēkiem un mācās šīs lietas. Ir cilvēki, kas pasaka, nē, tas nav man, vai arī es nekad to nevarēšu. Un, protams, man nav ko viņiem dot. Bet, ja jūs esat gatavi mācīties, tad noteikti tas ir jādara. Jo bieži vien biznesā, lietišķajā vidē, kurā strādāju es, prezentācijas kvalitāte tiešā veidā ietekmē biznesa rezultātu. Cilvēkam izejot auditorijas priekšā, pirms viņš vispār kaut ko vēl ir pateicis, par viņu izdara ļoti daudz spriedumus. Pēc viņa gaitas, stājas, mīmikas, pēc tā, kā viņš nes sevi. Mēs, klausītāji, izdarām ļoti daudz spriedumus par runātāju. Un tad viņš atver savu muti un viņš pasaka pirmos vārdus. Un tajā brīdī pirmais iespējas ir pabeigts. Un klausītājs šo te runātāju, šo te oratoru ieliek vienā no divām kastītēm. Un uz kastītēm rakstīts jā, un uz otras kastītes ir rakstīts nē. Un tad ir jautājums, kurā no kastītēm tu gribi trāpīt. Tas varbūt izklausās skarbi un varbūt mazliet pārspīlēti, bet tendence ir tāda. Tāpēc pirms uzstāšanās ir ļoti, ļoti svarīgi pārdomāt, kas tieši būs pirmais, ko tu teiksi. Lai tas nebūtu tas, ko es personīgi esmu dzirdējis varbūt jau 1000 reižu. Labdien! Man liels prieks jūs redzēt šeit tik kuplā skaitā. Cilvēki, kas runas kursus ir beiguši, atzīst, ka viņa prasmes ir uzlabojušās. Publiskajā runā teorijas ir ļoti maza. Es to, protams, iedodu, bet galvenais es iedodu metodas un veidus, kā trenēties. Kā gatavoties, kā sagatavot mērķtiecīgu saturu, kā panākt rezultātu. Tas ir tas, ko mēs izdarām kursu laikā, un tie, kas kursu ir beiguši, viņi zina,
kā trenēties tālāk, kā uzlabot savas prasmes, kā pilnveidot sevi mūža garumā.